Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apoštuļu darbu grāmatas 5. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Apoštuļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šis predikis izmanto sekojošos avotus, it sevišķi Jasona Heiguda sprediki. It sevišķi šo sprediki. Apoštuļu darbu grāmatas 4. nodaļa apraksta vajāšanas gadījumu, ko piedzīvo Pēteris un Jānis. Pēc atbrīvošanas tie dodas pie savējiem un kopā ar viņiem lūdz Dievu. Lūgšanā starp citiem ir arī šie vārdi. Tad nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Un 31. pantā rakstīts, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Dievs ir klāt, Dievs uzklausa lūgšanu, Dievs atbild uz lūgšanu. Apoštuļu darba grāmatas 5. nodaļas 12. pantā ir rakstīts, bet caur apoštuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. Salamana aile atrodas templī. Apoštuļi turpina darīt to, ko kungs bija viņiem pavēlējis. Dievs līdzdarbojās ar viņiem, dodot viņiem spēku, drosmi, darot brīnumus ar apoštuļu starpniecību. Tas notiek templī, Izraēla tautas dzīves centrā. Cilvēki nespēja neredzēt to, ko dara Dievs caur apoštuļiem, lai Dieva gaisma spīd arī mūsu dzīvē. 13. un 14. pantā ir rakstīts, no pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja, un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu. Vienalga, kas ir domāts ar vārdu pārējiem, frāzē no pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, atcerēsimies, kā Ananija un Sapfira nu pat bija sodīti ar nāvi savā melīgā godkārībā. Vienalga, kas ir domāts ar vārdu pārējiem, Jēzus Kristus draudze turpina augt. 15. un 16. pantā ir rakstīts, tā, ka arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. Izklausās, ka cilvēki tiek dziedināti pat no Pētera ēnas, viņam garām ejot. Ja tā, tad cilvēki tiek dziedināti tādā veidā, kā nav pat aprakstīts Jēzus dzīvē. Svētais gars spēcīgi darbojās caur apoštuļiem. Jāņa evangēlija 14. nodaļā no 12. līdz 14. pantam Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizēju pie tēva, un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā.
ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizēju pie tēva. Apostuļu darbu grāmatas 5. nodaļas 17. un 18. pantā ir rakstīts, bet augstais priesteris un sadjukēju sektas piederīgie, kas ap viņu bija dusmās iedegušies, apcietināja apostuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Jaunais tulkojums norāda, ka viņus pārņēma skaudība. Tas ir pareizs tulkojums. Nav brīnums, šie nekristieši ikdienu redz to, ko Dievs dara caur apostuļiem. Sadjukēju sekta ir ļoti saistīta ar tempļa dzīvi. Viņi izjūt greizsirdību. Šī greizsirdība liek viņiem apcietināt apostuļus. Tālāk apostuļu darbu grāmatas 5. nodaļā rakstīts, bet tā kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un tos izvedis sacīja, ejiet, nostājieties templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus. To dzirdējuši viņi rītam austot iegāja templī un mācīja. Tālāk apostuļu darba grāmatas 5. nodaļā rakstīts, tad ieradās augstais priesteris un tie, kas ap viņu sasauca Sinedriju un visus Izraēla bērnu vecājus un sūtīja uz cietumu tos atvest, bet sargi aizgājuši un viņus cietumā neatraduši, atgriezās un ziņoja, mēs atradām cietumu rūpīgi aizslēgtu un sargus stāvam durvju priekšā, bet atvēruši mēs nevienu iekšā neatradām. Kā tas var būt? 24. pantā ir rakstīts, kad tempļa sardzes priekšnieks un augstie priesteri šos vārdus dzirdēja, tie bija neziņā viņu dēļ, kas še īsti noticis. 25. un 26. pantā ir rakstīts, bet kāds atnācis viņiem ziņoja, tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv templī un māca ļaudis, tad sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja un tos atveda, ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņus nenomētā akmeņiem. Apostuļi nesecina, lūk, mums ir iespēja aizmugt. Apostuļi neaizmūg. Apostuļi dara tieši to, ko kungs bija viņiem pavēlējies. Apostuļi atgriežas darbā. Apostuļi turpina darīt tieši to, par ko tika apcietināti. 27. un 28. pantā ir rakstīts, un tos atveduši statīja Sinedrija priekšā, augstais priesteris tiem vaicāja, mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šī vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Mēs esam jums stingri pavēlējuši, šiet it kā sakot, vai jūs nesaprotat, kas mēs esam? Mums ir vara, jūsu uzdevums ir paklausīt, mēs sakām, ko darīt, jūs to darāt. Un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Taču vai tā nav patiesība? Vai šie nenodeva Jēzu Pilātam? Protams, ka tā. Tie nevēlas dzirdēt patiesību. Tu varētu domāt, ka tev nevarētu būt nepatikšanu runājot patiesību, bet tu kļūdītos. Jūdu līderi raizējas, ka tauta tiks noskaņota pret viņiem. Šķiet jāsaka vēl vairāk. No 29. līdz 32. pantam ir rakstīts, bet Pēteris un apostuļi atbildēja, Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājies Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, to piekārdami pie koka. Dievs viņu paaugstinājis sev pa labo roku par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izrēlu
pie atgriešanās un grēku piedošanas. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. Apostoļi pēc būtības saka to pašu, ko teica 4. nodaļā. Apostoļi rīkojas pret valdnieku varu šajā lietā, jo šajā lietā šie valdnieki ir pret Dieva vārdu. Šie valdnieki nav saskaņā ar Dieva gribu. Dievs vēlas, lai apostoļi turpina sludināt Kristus evangēliju. No 33. līdz 36. pantam ir rakstīts: to dzirdējuši viņi saskaitās un gribēja tos nonāvēt, bet kāds farizējs vārdā Gamaliels, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, piecēlās Sinedrijā un pavēlēja šos cilvēkus uz īsu brīdi izvest ārā, un sacīja Sinedrijām: Izrēlieši, padomājiet labi, ko jūs gribat darīt ar šiem cilvēkiem. Pirms kāda laika sacēlās Teuda, sacīdams, ka viņš kas esot. Viņam piebiedrojās skaitā ap 400 cilvēku. Viņu nonāvēja, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti un iznīcināti. Valdnieki vēlas nogalināt apostoļus. Viņi reaģē pret apostoļiem tā kā agrāk pret Jēzu. Taču Gamaliels uzstājas, lai atrunātu viņus. Vai pazīsti šo Gamalielu? Gamaliels ir visietekmīgākais rabīns šajā laikā. Sauls, vēlāk zināms kā Pāvils, mācījās zem Gamaliela. No 37. līdz 39. pantam Gamaliels saka: pēc viņa sacēlās galilietis Jūda pierakstīšanas laikā un aizrāva sev līdzi daudz ļaužu. Arī tas gāja bojā, un visi, kas viņam paklausīja, ir izklīdināti. Tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks. Bet, ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsiet iznīcināt. Pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem. Gamaliels saka, ka bijuši citas kustības nesenajā pagātnē. Tās beidzās ar vadoņa nogalināšanu un sekotāju izklīdināšanu, jo nebija no Dieva šīs kustības. Gamaliels saka, ka cilvēka kustības cieš neveiksmi, bet ja kaut kas ir no Dieva, tad tas ir neiznīcināms. Vai cilvēku kustības vienmēr cieš neveiksmi? Vienmēr, ja ir runa par cilvēku reliģiskās kustību veiksmi ievest cilvēkus labās attiecībās ar Dievu, taču cilvēku reliģiskās kustības spēj savākt daudz piekritēju gadsimtiem ilgi. Tādā ziņā Gamaliels kļūdās. Tātad nav prātīgi skatīties uz piekritēju skaitu, lai secinātu, vai reliģiskā kustība ir no Dieva, jo tā cilvēks padara sevi un savu likteni atkarīgu no citu cilvēku izvēlēm. Ir reliģiskās kustības ar lielu piekritēju skaitu, kurai tev nevajadzētu piebiedroties. Kādai apostoļiem, šiem Jēzus Kristus augšumcelšanās acu lieciniekiem, ciest vajāšanu un riskēt ciest mocekļa nāvi, ja Jēzus nebija augšām cēlies? Tas būtu bezprātīgi. Taču Dieva valstības augšana, kā tā ir aprakstīta apostoļu darbu grāmatā, būs saskaņā ar Gamaliela teikto, jo to nevarēs apturēt. Lūka, citējot Gamalielu, norāda, ka kristietību nespēja apturēt, jo tā ir no Dieva. Gamaliels arī norāda, ka šiem valdniekiem jāuzmanās, ka nekļūs par Dieva pretiniekiem. Jaunajā tulkojumā 39. pantā ir vārdi, ka tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem. Šie valdnieki īsnībā jau ir Dieva pretinieki.
40. pantā ir rakstīts, viņi tam paklausīja un apostuļus ieaicinājuši tos šaustīja un piekodinādami nerunāt Jēzus vārdā atlaida. Valdnieki paklausa Gamlielam un nolem nenogalināt apostuļus, taču valdnieki liek apostuļus šaustīt, liekot izsaukumu zīmi it kā pēc brīdinājuma. Bauslība ļāva šaustīt ne vairāk kā ar 40 pletnes sitieniem, jūdi šaustīja ar 39 sitieniem, lai, ja kļūdījās skaitā, nepārkāptu bauslību, taču cilvēki ir nomiruši no tā. Šī ir ļoti nopietna un sāpīga lieta. Kā tu reaģētu uz tādu pretestību? Tev kā Jēzus māceklim, savas kristietības dēļ, noteikti ir bijuši nepatīkami brīži ar citiem cilvēkiem, pazemošana, apsmiešana, taču vai tu esi bijis šaustīts ar 39 sitieniem savas ticības dēļ? Tādā realitātē apostuļi dzīvo. Apostuļi saprot, ka jūdu valdnieki ir radikāli noskaņoti pret to, uz ko Dievs aicina. Viņi saprot, ka situācija ir ļoti nopietna. Daudzās valstīs šodien situācija kristiešiem ir ļoti nopietna. Lībijā, Ziemeļkorejā. Kā apostuļi reaģēs? No 41. līdz 42. pantam ir rakstīts, tad viņi līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu, un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Apostuļi priecājās, ka bija atzīti par cienīgiem Jēzus vārda dēļ ciest negodu. Vai prieks ir dabīga reakcija, saņemot sitienus? Nē. Vai tu tiki pēc bērnībā? Ja jā, vai tev bija prieks pēc tam? Nē. Varbūt tu domāji, ka tu knapi izglābies no nāves. Apostuļiem pavēlēts nerunāt Jēzus vārdā. Ko apostuļi dara? Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Šī kustība nenomirs. Šo kustību nevar apturēt, jo tā ir no Dieva. Apostuļu domāšana ir pilnīgi pārveidota. To ir veikusi jauna realitāte. Jēzus Kristus augšām celšanās realitāte, kurā viņi dzīvo svētajā garā. Mums ir vajadzīga domāšanas pārveidošana. Apostuļu darbi rāda mums, kā izskatās šī jaunā dzīve. Apostuļiem piekodina nerunāt Jēzus vārdā. Apostuļi tiek šaustīti. Apostuļi turpina sludināt, un Dievs turpina darboties. Rezultāts? Tālāk apostuļu darbu grāmatā ir rakstīts, tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot. Kā tas var būt? Kurā grāmatā par draudzes augšanu būs norādījums, jums vajag biežāk tikt šaustītiem? Mēs parasti tā nedomājam par draudzes augšanu. Draudzēm ir plāni, lai iesaistītu cilvēkus, lai būtu jautri varbūt, lai būtu ērti. Cilvēki apsver dažādu programmu ieviešanu. Vai tu negribi nokļūt debesīs? Tad nāc uz draudzi un piedalies jautros pasākumos kopā ar mums. Taču mēs neesam saukti darīt cilvēkus par tādiem, kas tikai apmeklē dievkalpojumus. Mēs esam saukti padarīt cilvēkus par mācekļiem. Ir atšķirība. Iedomājies to, ko šie cilvēki domāja, apsvērot vai kļūt par Jēzus mācekļiem. Ja tā izturas pret Jēzus apostuļiem, kas varētu notikt ar mani,
Vai es esmu gatavs ciest? Vai tu esi gatavs ciest? Iedvesmojošs ir fakts, ka daudzi atbildēs jā. Es ceru, ka tu arī saki jā. Būsim uzticīgi Jēzus Kristus mācekļi. Baudīsim šo patieso brīvību. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.